ir kārtējā gada cikla diena, saules gada diena svarīga, gaisa stihijas diena, lamas, latviešu tradīcijās tas ir jumītis, kad gaisa vējš iet gulēt, 4 debesu puses, 4 vēji iet gulēt. Gaisa stihija iet gulēt. Jā, iet gulēt gaisa stihija. Vēji pūtīs, bet gaisa stihija jā, vēji pūtīs. Gaisa stihija ir tā stihija, kas nes mums intelektuālo domāšanu. Ne tikai tā ir elpa, šī stihija man ir īpaši mīļa un svarīga, jo gadījās saslimt, un tad es iepazinos ar gaisa stihiju vistuvāk tieši tajā laikā. Tas bija trakie slimošanas laiki, ko visi atcerās, jo pa gaisu arī tie vīrusi arī izplatījās, tātad gaiss arī sadusmojās un izplatīja tos vīrusus, ja mēs tā tālaini runāsim. Un runājot par īstā par gaisu, par stihijām, kad daba, visuma spēki vai zemes spēki, sāksim vispār par augstākajiem spēkiem, ir tā izdomājuši, kad ir šīs 4 stihijas, kas mums palīdz dzīvot: gaiss, ūdens, zeme, uguns. Bet te pašā laikā šīs stihijas sargā mūsu mīļo zemīti no cilvēku nelabiem darbiem, pasargām. Tā lūk, esam uztaisījuši mazu ugunskuriņu par godu gaisa stihijai. Es esmu uztaisījusi, jo es kā ziemeļu ragana tradīciju sargātāji, jau tradīcijas sargātāji, jo man tas ir jādara, jāturpina kontaktēt ar senajiem dievībām. Jo kas gan cits to darīs, kā mēs to daram. Un varētu teikt, ka šī pat nav tā kā svētku diena, bet vairāk tāda skumīga diena, jo vasara. Man šī ir ļoti skumīga diena, jo es jūtu tiešām skumjas, jo viena no stihijām kļūst mazāk aktīva. Un es to kaut kā šogad tiešām izjūtu, ka vasara iet uz beigām, vasaras beigus sākums šodien. Un cienestu es nolikšu putniņiem, jo putniņi simbolizē tāds kā mazos pasnieciņus vai lielos pasnieciņu, lielāk, mazāk putniņi, kas man cienestu aiznesīs. Tur, kur tas ir jāiznes. Jā, putni dzīvo gaisā, un būs 4 kliņģerīši. Katrs kliņģerītis savai debesu pusē, savam vējam. Jā, un es vēl gribu piebilst, ka ko nozīmē šīs spēka dienas tā īsumā. Tās ir tādas kā lūkas, kuras paverās tuvāk sarunai ar augstākiem spēkiem, vai ar gariem, vai elfiem, jo šeit uz zemes arī citas būtnes dzīvo, ne jau tikai ar visumu ir jāmēģina sazināties ar citām galaktiku būtnēm, bet šeit arī tepat blakus. Tā, un lai pavisam nebūtu skumji, mēs abi divi izdomājām tādu, Atrakcija. Jā, bet godīga atrakcija. Jā, bet tā nebūs muļķīga atrakcija. Jā, tā nebūs muļķīga, tāpēc, kā es esmu ievērojis, ka soc tīklos cilvēkiem patīk, tur tādi maģiskie gājieni es jūs neatbalstu. Tāpēc es izdomāju, kā tāds īsts skandināvu cīnītājs, tad vajag... Ir redzēt tādu izvēlies kārti un būs tev vēstījums. Jā. Tad tagad arī būs izvēlies kārti
bet izvēlies debesu pusi un būs tev vēstījums. Un interesantākais ir tas, kad Vineta skatījās, kad viņas palīgi akceptēja, lai arī cik tā atrakcija rotaļa izklausītos varbūt muļķīgi, bet viņi piekrita palīdzēt un nodot to ziņojumus. Jā, bija tā, kad skandināvu rūnu gars, kuram es pajautāju, kādu man orākulu paņemt, jo man ir ļoti daudz orākulu, es esmu orākulu zinātāji. Tas ir mans maģiskais talants, ja? Un sākumā es paņēmu šamaņu orākulu. Viņu ir daudz, nav svarīgi viens no tiem. Un rūna gars man teica, nē, šoreiz ne to. Es teicu, varbūt tur tādu un tādu, nē. Un es domāju, varbūt elfu orākulu. Man tas ir kaba. Man tie ir orākuls aristokrātiskie elfi, jo elfi ir dažādi, ja? To es šoreiz nestāstīšu, nemācīšu, nestāstīšu, nenodarbošos to. Jā, un es domāju, vai tiešām man rūnu gars saka jā. Kāpēc? Tādēļ, ka elfi, man gribās teikt tādi paši kā cilvēki, bet nav tādi paši kā cilvēki, izskatās kā cilvēki. Viņi ir dažādi elfi, un tie elfi, kas tepat blakus, kurus mēs neredzam dzīvo, ar viņiem ļoti grūti ir sakonektēt. Man tā ir sanācis, kā man ir sanācis ļoti labi sadraudzēties. Ceļš man bija diezgan garš, kā tas viss notika, jā, to es arī nestāstīšu. Un tad man ir šis te orākuls, kurš pieteicās šo vēstījumu sniegt četrām debesu pusēm. Par četriem vējiem, no četrām debesu pusēm. Tad jūs izvēlaties vienu no pusēm, kur jūs uzrunās. Jā, kurš uzrunās. Šeit viņš ir. Ļoti skaisti. Un tad es izvilkšu kārti, jā, un par to pastāstīšu mājās jau pie altāra uz altāra galdiņu. Tagad es šeit tikai paņemšu tās, lai es varētu parādīt. Elfus paņemšu, paturēs man. Jā, un pareizi es nepabeidzu, kad man pieteicās šis orākuls, tad es arī pajautāju elfiem, vai jūs man palīdzēsiet, ja jūs piekrītu uz šādu spēli, jo tā ir tāda mazliet smieklīga spēle, bet tikai godīga spēle es spēlēšu, jo es esmu slikta aktrise, es nemāku tēlot, jā. Es satraucos un tad ir visādīgi blablabla runāt, jā, no uztraukuma. Tāpēc man nāk palīgā elfu tāda kā krustmāte, bet krustmāte ne tāda kā kristīgajā pasaulē, bet tā ir tāda sieviete, kura ir blakus, kad ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība. Kādos rituālos vai kādos svarīgos brīžos. Tāds kā tagad. Tad viņi atbalsta. Tad es ņemšu jau 4 kārtas. Tā kā viss ir pa īstam. Šitas izjūšu tiešām tā. Tā, pirmā debesu puse būs kāda? Gaisa stihijas puse austrumi. Sākam ar austrumiem. Tā. Noliec tam. Es parādīšu to kārti, lai redz. Tā. Tas būs šāda kārtas. Parādīt to? Nē. Parādīsim.
Es pēc tam atsevišķi parādīšu. Jā. Nu, lai zinu, ka tā ir tā kārta, parādīsim, kas ir tādāk man pateiks, ka es vēl te mānos. Nemānos. Tā. Ceries, jā. Tā, jā. Tru. Man jāpaskatās, kā... Vai... Skaties. Var ietuvāk, jā. Tā. Otrā debes puse. Otrā debes puse būs dienvidī. Dienvidī. Uguns stihijas puse. Trešā debes puse būs rietumi. Ūdens stihijas puse. Un pēdējā puse. Un ceturtā būs ziemeļi, zemes stihijas puse. Es gribēju teikt, kaut kā mīļākā man pusē, un šeit ir zaļā raganiņa. Tā ir viena no manām mīļākajām kārtīm. Nu, ko man ļoti interesē jums to pastāstīt, jo man ir jāpaskatās, jāizlasa un jāsadzird, ko man elfi teiks. Tad es arī jums nodošu. Jo tāpat vien no kāršu orākulu bukletiem es informāciju nelasu. To var katrs nopirkt, izlasīt, jā, un saprast, kā ir. Tā kā man ir jāsadzird, ko man saka, un ko es ar savu gaišdzirdību dzirdu, un ko es arī redzu. Nu, ko ļoti interesanti ir tas, ka, ja tu esi izvēlējies austrumu vēju pusi, tad elfs Duira mums saka, ka ir laiks pievērsties tev gan savai garīgajai emocionālajai veselībai, gan arī fiziskajai veselībai. Ir jādziedina sevi, jāmeklē tādas kā dziedināšanās programmas. Fiziski, protams, kā tu zināsi, uz kurien jāiet dziedināties, jā, ir jāsakārto savu veselību. Tā, un dziedināšanās ir saistīta garīgā ar to, ka tā ir ar mājām, padomā, ko tas nozīmē. Sirds enerģētiskais punkts, tātad attiecības, mīlestība pret sevi un pret citiem. Elfs iesaka, garīgi sev var dziedināt arī ar pozitīvām domām un mūziku, ar pozitīvu enerģiju, un tas arī ir viss. Pilnībā sev jāvelta dziedināšanai un savas veselības sakārtošanai. Nu, ir tev problēmas tādas, kāpēc skatījies uz austrumiem? Tā, tagad nākošais. Nākošā puse mums bija dienvidu puse. Dienvidi. Te ir ļoti maģisks kārts. Elfu būrvis, jā. Tas ir saistīts arī ar kaut ko mistisku, maģisku, jā. Tāds gudrs padomiņš būs. Un padomiņš ir: beidzot sāciet darīt to, par ko tik ļoti sapņoji. Ilgi domāji un vēlējies. Ieslēdz tādu kā sevī zaļo gaismu un uz priekšu. Ja esi izvēlējies maģisko ceļu, ezotēriku, arī uz priekšu. Tas ir tavs lauciņš. Elfis saka, ej okultismā. Vēl arī elfu burvis saka, ka tev ir spējas dziedināt pasauli. Pirmajiem jāmeklē otrie. Austrumniekiem jāmeklē dienvidnieki. Tad arī elfs saka, mazāk klausies, ko tev saka tavu tuvie mīļie attiecībā uz šo te okultismu. Jā. Tā kā viss pareizais ir tavā galvā, viss ir kārtībā. Tev ir liels spēks un nekādi ierobežojumi. Trešā kārts. Trešā debes puse. Trešā debes puse mums bija rietumi. Elfien man saka šādu ziņojumu, lai es nododu. Ja ar tevi kaut kas pagātnē ir noticis, kaut kas uzmundrinošs, apreibinošs, impulsīvs, kaut kas aizraujošs, kaut kas radošs, māksliniecisks tevī ienācis ir iekšā kaut kas tāds, kā enerģijās, tas būtu kaut kāda apburošas enerģijas, jā, uz kaut ko, kaut kādas idejas, bet nevar saprast kādas idejas.
Tās nav nejaušības, un tās nav kaut kādas tur radušās sakritības. Tās ir tiešām enerģijas, kuras mēģina līdz tevīm aizklauvēties, jā, klauvē pie tavām durvīm, jā, un mēģina pateikt, tev ir jābūt mazliet aktīvākam, drošākam, savu radošumu tātad izpausties beidzot, jā, jo tas ir tas, kas veidos tavu nākotni, un ja tu to nedarīsi, tu vari tā kā ir tāds teiciens, jā, pēdējais vilciens. Un kā vajag sekot līdz saviem mērķiem, nevis savām vajadzībām. Jātraucās ir uz turieni ar savu radošumu, kur ir tavu mērķi, padomā, tie ir, mēģina aizklauvēties, bet nevis tavas vajadzības, kas ir te un tagad, kuras nekad neaptrūksies, viņas vienmēr būs. Interesanti, ka Elfiene man saka, ja šādas enerģijas jau klauvē, tad, draugs, tu esi jau mainījies, un uz visiem laikiem. Un iesaka arī tev, man ļoti patīk, ka elfiem ir savādā humora izjauta, viņi saka, nogaršo maģiju. Viss. Juhu! Trešie draudzējās ar otrajiem. Un pēdējā kārts, ir ziemeļu vēja puse, un tā ir zaļā raganiņa. Elfiene zaļā raganiņā. Un ja tu esi izvēlējies šo kārti, tad zaļā raganiņā tev saka, ka tev būs labas ziņas, un tās būs pavasarī. Kā tas, ko tu esi vēlējies, var piepildīties pavasarī, vai beidzot tu to sasniegsi. Bet, ja tu būsi sadarbībā ar dabas cikliem, tātad es paskaidrošu, ja tu neko nedari, tad neviens uz paplāti ar zelta maliņu tev neko neatnesīs. Tā kā tomēr ir kaut kas jādara, lai arī kaut kas tad būtu pavasarī. Nevis tā, man tad būs, tad es sēdīšu un gaidīšu. Tad viņi atgādina, ka atbrīvojies no vēl tām nevajadzīgām cerībām, visādajiem stāstiem un klačām atbrīvojies. Ļoti labs tieši ar mentāli saistīts, ar galvu, ja tad izveidini savu prātu ar gaisa stihiju saistīts ļoti jauki. Tad piebildīšu vēl, ka man saka, ka ir tev brīži, ka tu esi tā kā tāds mazulītis, bet te es arī atkal atkārtošu to, ka tas varētu būt, ko es teicu, kad ja tu sēdies neko nedarīsi, tad neviens ko paplāt neatnesīs. Tad nevajag būt kā tādam nevarīgam mazulītim, atjauno spēkus, jo tu to vari, neesi nekāds nīkulis. Un te arī man patīk, ka elfiem ir elfu joki, un te elfiene man saka, zaļā raganiņa elfiene, esi negudrs un ļaujies savam jaunam dzīves ciklam, gada ciklam. Bet, ja tev ieteica, ka pavasarī būs kaut kas tāds, kas ilgi sapņots vai ilgi uz to esi tiecies, tad tas nozīmē, ka tas ir jauns gada cikls, jauns saules gads. Tad gaidi jauno saules gadu, kad mostīsies gaisa stihija 1. februārī un mostīsies arī pavasaris. Jā, tas arī viss.